Jā, droši vien, ka varēs dzirdēt. Kāpēc tev ir tāda doma bijusi vispār organizēt šādas nometnes savā trasē? Es pats esmu braucis 5 gadus un vienkārši bija zeme, pašam bija vēlme braukt, tā man tāda sirdslieta un tā trasa arī uztop. Tāds zemnieks no manis nesanāk, uzbūvējam trasi. Bet, teiksim, šādas nometnes organizēt, var jau neorganizēt labāk sacensības. Ar nometnēm ir tā, ka es pats esmu, var teikt, Andra produkts. Viņš man ir izmācījis pats 2 reizes, es turējis uzvarētāju kausu rokā. Un tā ir mana pārliecība, ka tas cilvēkiem vajadzīgs, ka viņam jāiemācās pareizi braukt, skatoties, kā brauc tagad iesācēji. Viņiem trūkst tās zināšanas. Es to jūtu tādu par savu aicinājumu organizēt tās treņu nometnes. Un kur tad pašam mocīts, kāpēc nebrauc? Tagad pēdējos 2 gadus iepauzēju. Nākošu gadu laikam braukšu, bet tagad daudz darba un nesanāk laika, jo tas tomēr ir diezgan laikietilpīgs process. Jābrauc uz treniņiem, pēc tam jābrauc mājās. Tas nav kā uz zāli aiziet. Šodien mēs redzam, ka nav daudz to braucēju. Ko tas nozīmē? Mēs redzam, kāds laiks un cik ļoti ir jāmīl motokros, lai tādā laikā negulētu kaut kur pludmalē, bet braukt šeit. Tas prasa daudz enerģijas un tiešām tas motokros ir ļoti jāmīl. Es saprotu, ka arī jūlija vidū būs 2 dienas veltītas šādam te pasākumam, vai tad ir vairāk pieteikušies tie braukt gribētāji? Jā, jūlija vidū mēs taisīsim vairāk, būs spēcīgi sportisti. Lauris ir apsolījis ierasties un daudz spēcīgi no teiksim, ātrākā gala, jo tagad ir sacensības. Lauris jau tagad dodās uz Zviedriju, uz Udevalu, uz MX1 sacensībām, un Holandē Markelo trasē ir Eiropas čempionāts. Tagad vienkārši, mēs tā arī bijām domājuši, ka tagad vairāk būs iesācēji un hobijnieki, un pēc tam būs vairāk profesionāli sportisti. Kā tu vērtē šīs 2? Šodien ir 2. diena. Mēs redzam, ka viens jau ir atteicies pēc 1. dienas. Treniņi tiešām nav viegli. Te ir liela disciplīna un teiksim, profesionāli tiek pieiets tajā lietai, un ne katrs to var izturēt. Bet tas ir vajadzīgi droši vien? Acīm redzot, jā, ja kaut vai viens sportists ir atbraucis, tad kādam tas ir vajadzīgs, un tad mums ar to pietiek.